Labrīt visiem skaistajā oktobra rītā. Ārā lietus, lapas dzeltē un krīt, bet mūsu virtuvē tās atrada, kur nolaisties. Un, protams, mans mīļākais porcelāns, šoreiz ar spilgti oranžīgiem ziediem, kas tik ļoti atgādina rudeni un arī varbūt spilgto vasaru. 2 triju no servīzes Aija. Ļoti spilgti, ļoti daudz ir gleznots, un, ja nešaubos, šī skaistā Aija ir nākusi no igauņu puses. Jo, kā zinām, Rīgas porcelāna rūpnīca bija tikai Rīgā, un tad baltie trauki gāja uz Lietuvu un uz Igauniju, kur tur jau strādāja ar šiem traukiem mākslinieki. Tāpēc arī ļoti ir dažādi dekoli, tie ir interesanti un ir vērts papētīt vairāk mūsu un igauņu kopīgos darbus. Daļā Ausma. No šī komplekta, diemžēl, ir tikai viens šķīvītis, bet arī ir prieks skatīties, kā gleznā ar tādu skaistu oranžu dzeltenīgu rudens ziedu. Rokas gleznojums, šķīvītis no porcelāna servīzes Ausma. Nu un lūk, jau pienāca pie šīs daļās Aijas krūzītes. Cukurtrauks, protams, ir defekti, bet vienalga es esmu ļoti, ļoti priecīga ar skaisto krizantēmu violeto dekolu. Kāds negaidīts skaistums var pārsteigt cilvēku, saņemot Dreiblates darbu. Rīga. Rīgas nami, latvisks dekols, protams, ar melno kaķi. Šīs mākslinieces darbs manā kolekcijā ir pirmais, pagaidām vienīgais, un ļoti, ļoti esmu sajūsmā par šo triju Siguldas. Un visi 3 ir parakstīti ar mākslinieces iniciāliem. Un šis skaistums ar rudens krāsām ir atceļojis uz kolekciju. Daļā Ausma. Un cik fotogrāfijā viņa izskatījās oranžīga, tik tagad dzīvē viņa parāda, ka es esmu īsta rudens saimniece. Gaiši brūna ar oranžu brūnām puķiem, pelēku krāsu. Ļoti interesants salikums šīm krāsām.
man ir vēl viena tāda kolekcijā ar spilgti oranžīgām krāsām, bet šī vairāk uz tādu smilšu krāsu brūnganu. Arī burvīgi ziedi. Vāciņām puļķīti līmēsim klāt un turpināsim meklēt cukurtrauku, varbūt gadās. Terīne, vai nav skaists latvisks raksts? Un tieši pirms novembra svētkiem tā ir atnākusi uz kolekciju. Nu, tikai terīne, bet tas nekas. Arī ļoti skaista un ir saglabājusies brīnišķīgi. Šodien saulītē nolēmu sašķirot visus kompota traukus, un pašai bija brīnums, ka ir tik daudz jau savākušies šie kompota trauki. Kādreiz man bērnībā bija šie ar ēdžogām, un šis senais, plūmes, kirši, kas tur bumbieres, āboli. Šis jau tāds bija retāks un 90. gadi. Arī šis ar dzērvenītēm. Un šis zemenes. Vai, cik forši. Un man vēl ir senatnīgais pirmais kompota trauks, tur, kur šķīvis ir tāds kā lielais trauks, kā ovāls. Apskatot arī porcelāna fajansa fabrikas traukus, šie ir trauki, daļa trauku no rokoko servīzes. Un saucās viņi treipukītes. Cik eleganti izskatās porcelāns un zelts. Un atvadas no vasaras. Bet ne, šī servīze tikko atnāca. Daļā vasara ar gleznotajām pukītēm. Rokas gleznojums, man liekas, uz traukiem ir vispār kaut kas īpašs, kurā cilvēks, mākslinieks ir ielicis savu sirsniņu. Pie daļajām nogrieztajām pēdējām rozēm ir apstājusies daļā laima. Laima, kas ir atnākusi uz kolekciju ar brīnišķīgām, smalkām rozītēm. Rīgas porcelāna fabrika. Šai daļajai laimai ir formas autore Zina Ulste, un tā tika gatavota no 1954. gada līdz 1958. gadam. Diezgan redz dekols, bet vienmēr mani izbrīna laimas vāciņi smalkie un smalkie rokturīši. Ar šo laimu un ar šīm daļajām rudens rozēm
Šodien sakam atā.